Esiet sveicināti podkāstā Balanss klausītāji un skatītāji. Šodien pie manas ciemos īstenībā ir ļoti īpaša viešņa, es pat nezinu, kā ir pareizi. Īstenībā tāda personīgā interese un pat ļoti gribēju aprunāties ar, es teikšu, manu ilgadēju Instagram draudzeni Ritu. Čau, Rita. Hello. Tur visur arī viss redzēs, jā. Un neticam, ka mēs esam satikušās. Tas ir tā, atliek. Nevis atliek, bet nesanāk. Jā. Un lai cik interesanti arī nebūtu, mums pēc starp ir bijis arī Covid, vai ne? Un viss, un ļoti, ļoti daudz, kad mēs beidzot esam satikušās. Un kā jau mēs ar tevi jau pirms sarunas, mēs ar tevi runājām, kurā brīdī mēs tur sākām, kā jau Instagram arī, kurā brīdī, kuram sāka sakot, mēs sapratām, ka tas ir ļoti, ļoti sen īstenībā bijis. Nav nejausmas. Kad. Un jā, es tagad tā runāju, es atceros, ka mums ar tevi arī ir bijuši kādi kopīgi Instagram projekti, ko mēs esam. Jā, pēdējais bija maratons, bet arī vēl kaut kas bija. Kaut ko mēs ar tevi esam darījuši. Jā, bet es esmu bijusi arī tavā maratonā, un beidzot es manā podkāstā. Un kā es saku, uz katram Instagramā, man liekas, ir kaut kāds cilvēks, kas mums patīk, vienkārši to, kāda viņi ir. Protams, Instagram seja, tas ir, jā, bet man liekas, ka tu esi tāds viens no tādiem atklātākiem cilvēkiem, kas runā tā, kā ir, arī tajā vidē. Un līdz ar to, jā, mēs saka, es esmu dzīvē savādāka nekā Instagramā, jā, kas ļoti daudz. Jā, šodien nebūs. Šodien runāsim smuki. Bet, jā, mēs šodien parunāsim gan par ēdienu, gan par dzīvi. Es teiktu, ka tu esi viens no mums tādu latviešu ēdienu guru, bet tu neesi pavārs, vai ne? Nē, es neesmu, un es nekad neesmu mācījusies. Es esmu gan strādājusi, mazliet piespiedu kārtā. Jā. Neteikšu, kur, bet tāpatās Latvijā, kur es strādāju par viesmīli, bet tāpēc, kad man ļoti patika, interesēja virtuvē, un es tur ik pa laikam līdu iekšā, ej palīdzi pavāram, pēc tam jau pavārs ņēma brīvdienu un rīta, tā kā es strādāju par viesmīles algu, bet pavāra darbiņus, jā. Bet jā, kā vispār, var redzēt, ka tu ļoti mīli ēdienu, tu mīli gatavot, un man dažreiz liekas pats, kā es varētu tā bišķiņu arī tiešām ar tādu kaifu taisīt ēdienu. Protams, tāds nav bijis arī visu laiku, pēc cik tev zina diezgan ilgu laiku, bet tu sāki ar kūkām. Nē, tas nebija vēl senāk, vēl kaut kas ir. Tas ir vispār no bērnības. Tas ir no bērnības, kad man bija gadi 9, un mēs ar māsu cepām visiem iesaku patiesībā viens no garšīgākajiem ēdieniem, manuprāt, ir kubiciņos sagriezti kartupeļi. Nevis salmiņos, nevis sarīvēti, bet kubiciņos. Jā, bet mazos kubiciņos. Ak, Dievs, cik tas ir garšīgi. Tā kā, man tāds pirmais laikam, ļoti izteikts šedevrs ir kaut kādās sākuma skolā. Es gāju pie draudzenes, mums tik nenormāli gribējās kaut ko garšīgu. Un man tā draudzene saka, es gribu pankūkus. Es saku, es arī gribu pankūkus. Viņa saka, tu māki taisīt? Es saku, jā. Un es nemāku taisīt. Un es vēl joprojām godvārds atceros, cik es nenormāli daudz gan ieliku vanilīnu toreiz. Ja? Es nezinu, tad bija cik 30 gadi atpakaļ. Ja? Un es pilnīgi šobrīd atceros to vanilīnu, ja? Tādus, bet tās bija garšīgākās pankūkas ever. Vienkārši pirmo reizi. Es tā kā plus mīnus laikam zināju, ka tur tā ola, ja? Bet tās bija nereāli garšīgas pankūkas. Vienkārši mazs bērns sataisīja, un es esmu pārliecināta, ka viņas arī man šodien sataisīja garšotu, nevis tikai tad viņas man garšoja tajos 10 gados. Bet sanāk, tu principā piedzimi ar ēdienu sirsniņā. Protams, mammai palīdzēt, mammai palīdzēt, pēc tam jau kaut kādus tur, nezinu, salātus tur vai kaut kāds ēdiens jau pašiem man bija jātaisa. Bet, protams, tad, kad es aizgāju atsevišķi dzīvot, man tas bija beidzot bija sava nauda, beidzot es pirku pati pārtiku, nevis ir, mājās, protams, ka mamma ir viena sieviete virtuvē, viņa ir atbildīga par to, ko mēs ēdīsim, ko viņa gatavos. Un tad bija tas lauciņš, super, un tad, kad es īpaši pārvācos uz Angliju, tad, kad rocība bija daudz lielāka, kur ir daudz vairāk produkti, tur ir jūras veltes,
pīle, visādi steiki, dieniņās tur, zini, kā tas ir kā tas Čārlis šokolādes fabrikā, vai ne, vai vienkārši daram visu. Un tur arī sākās tavi visi eksperimenti? Tur sākās, tur vienkārši tur bija, jo interese vienmēr bija milzīga, un man tik ļoti, ļoti vienmēr ir paticis, un man ļoti interesēs, bet tur sākās tāda riktīga eksperimentēšana. Un tas nebija tā, cik superīgi. Tagad es ar tādām superīgām emocijām par to stāstu. Man ir bijis tā, kad es plēšu šķīvjus, man ir, tad, kad man nesanāk, man ir ārkārtīgi tāda daba, impulsīva, skorpions krieviete, vai ne? Visas tās manas slāvu asinis sāk burbuļot un šķīviet pa gaisu ar ēdienu. Bet man goda vārds tā ir bijis, Virtuāli kā katastrofa. Jā, kad es esmu tik dziļi nelaimīga, un tas ļoti perfekti atceros tā vistas, bet pīļu krūtiņa tā man bija ar vienu. Pēc tam, man liekas, arī kaut kas no zils, kur tiešām tā, bet to, kad es izmetu miskastē, un īstenībā pat salīdzinoši nesen man tā bija, kad es izmetu miskastē. Šķīvi arī plīs? Nē. Es vairs nepsihoju, tāpēc, ka, es vairāk saprotu, es zinu, šobrīd es skaidri zinu, kas sagāja greizi. Toreiz es nezināju, un es nevarēju saprast, kā tas ir, ja es sekoju receptē, vai es vienkārši, tā kā es visus tos kulināros raidījumus skatījos no rīta līdz vakaram, tā kā tas bija, tad ar to es dzīvoju. Es tur baigi pierakstīju visu, un man nekas nesanāca, un es ar laiku sapratu arī vispār, ka tā ir tāda tukša melošana, kas ir internetā, ka ļoti bieži cilvēki raksta receptes pilnīgi neatbildīgi. Tā kā liekas, man pašam nesanāca, tas vienkārši man sanāca smuki nobildēt, un es ielikšu recepti, kā es domāju. Un jūs pārējie nepārāk gudrie cilvēki arī paņemat, nopērkat šīs sastāvdaļas, kas bieži vien, piemēram, pīļas krūtiņa, tur uz 2-3 cilvēkiem, vai ne? Jūs arī nopērkat, taisat pēc manas receptes, jo man taču vajag blogā kaut ko ielikt. Bet atbildības... varbūt arī viņiem nav jānes atbildība, bet noteikti tā nav manā blogā. Manā blogā, respektīvi, katra recepte, kas tur ir iznākusi, viņai ir, ja tu seko soļiem, viņai ir 100% iznākums. Šitos īstenībā es ievēroju, ka visām tas ir tas BBC Good Food un visādi šitie dažreiz tā, un īpaši amerikāņi kaut kāds recepts. Tu taisni, tā nekas nesanāk, tur ir pilnīgs kaut kas cits. Jā, un es tiešām eksperimentēju tikai ar laiku, jo man vienmēr likās, ka vaina ir manī, tas ir vispār, mums taču patīk sevi vainot par visu, kas šajā pasaulē. Jā, man likās, ka vaina ir manī, bet nē, patiesībā tas tiešām bija tā, ka es vienkārši vēl tādu nesapratu, es vēl mācījos, tagad man vairs nevar apčakarēt ar tādu, tā kā uzreiz var, labi, man ir tā, ka man vēl ir projām dažkārt uzkurina 100,000 laiki maizē, kas ir jēla, kas ir visa sasaukusies kas ir jēla, kas ir sasaukusies ar eļu, viņa ir 100,000 laiku, un tā ir meistarklases, es domāju, kā tā. Bet acīm redzot, mūs vēl ļoti viegli ir apmuļķot. Tā ir, jā. Bet tu atceries tādu savu top ēdienu. Arī tagad, ja tu tā domā, kas ir tāds... šis ir zini, kā es domāju, ka laikam, ka vēl joprojām vispār visa vegāniskā virtuve, jo priekš manis tas bija, es biju visēdājis visu dzīvi un tāds kārtīgs gaļēdājs, un pēc tam tā tad veģetāri un vegāniski, un man liekas, kad es tur atvēru tādu, pēc, ka tad, kad es sāku to darīt, priekš manis tas bija atkal visu mācīties no jauna, jo es pirmos 2 gadus biju ārkārtīgi apjukusi, un pēc tam jau, un es nevaru, ka varbūt kaut kādu tādu super ēdienu nosaukt, tāpēc, ka tur ir pārāk daudz, bet vienkārši tas, ka es sapratu, kā aizvietot saldo krējumu, skābo krējumu, kā uztaisīt, zupas mērces, karijus, lai tas ir nenormāli garšīgi, lai tas ir ar proteīnu bagāts, vai ne? Lai tas ir vienkārši, lai tas ir garšīgi un zini, kā tas vārds veselīgi, viņš ir šobrīd tik izplat, es pat negribu viņu lietot. Tā kā, tas ir, viņš jau zina, kā gumija vecām apakšveļā, šī tik plata, un tu reāli nezini, es vairs nezinu, kas ir veselīgi, kas nav, bet noteikti, ka tas ir
garšīgi un olbaltumvielām bagātajā. Nu, no tādas iepriekšējās dzīves noteikti es atceros to sajūtu, tad, kad es uztaisīju pirmo reizi, kad es sapratu, ka es biju vairākas reizes taisījusi steiku, un man nesanāca, un es nevarēju saprast, kā tas ir, ka restorānā, ka tas ir tik tā kā viegli kā šēdiens, jāpacep pa pāris minūtēm gaļu, bet kāpēc restorānā garšo šitā, un kāpēc man garšo pavisam savādāk. Un tad, kad es to sapratu, un es to sapratu nevis tāpēc, kad es atkal kaut kur izlasīju, jo es nezinu gan tagad, bet nebija tādas informācijas. Es tikai atstāju gaļu netīšām neieliktu leduskapī. Ja? Ja? Tātad, tas ir, jo gaļa, tas ir muskulīts, ja? Viņa siltā vai istabas temperatūrā viņa ir atslābusi, leduskapī viņa atkal saraujās. Ja? Nu, tādu saraušos tu uzliec uz pannas un tev nekas nesanāk. Tad, kad muskulīts ir atslābis, tad viņu apcep no abām pusēm un sanāk vienkārši perfekts tāds restorāna steiks. Tas atceros priekš manis, tas bija tāds, tagad the boss. Level Pro Max. Bet tu esi kādreiz skaitījusi, cik tev ir kopā tās receptes? Man nav tāda. Nē, es domāju, ka nav tāda cipara. 100 nenoteikti. Nē, tūkstošos. Absolūti. Bet es, man liekas, katru dienu kaut ko citu taisu. Nu, tā kā kaut ko jaunu gatavoju. Tas, kas, tur nav, to nevar saskaitīt. Man ir pārāk daudz, tik ļoti daudz, ko gribās pagaršot, bet te neiet runa tikai par garšu, bet arī tekstūra un tekstūru kombinācijas un garšu kombinācijas. Ja? Nu, kā es iedomājos, ja tā arī top visi ēdieni, es kaut ko iedomājos, ko es pilnīgi gribu uz mēles just, un tad es vienkārši mēģinu saprast, kā to uztaisīt. Dažkārt sanāk ar pirmo, un dažkārt, protams, ka nesanāk un vajag. Bet tev tās receptes tā kā, caur ko viņas tev atnāk, kāds kanāls atverās? Zini kā, es nezinu, es domāju, ka tas ir... Tā ir iedvesma to, ko es redzu Instagramā, jo es ļoti daudz foodblogeriem sekoju, jo ir vai vispār, vai restorāniem, vai es eju kaut kur ēst, vai es esmu kaut ko apēdusi, un man liekas, nezinu, piemēram, tas bija ļoti garšīgi. Un man gribās kaut ko tādu pamēģināt. Es tā kā nezinu. Principā es aizēju uz restorānu ļoti, ja nu vien tā nav kaut kāda molekulārā virtuve, kur tiešām es nesapratu, tā jau tas ir tāds līmenis. Un man pat īstenībā pat nav intereses patiesībā. Bet ja mēs ejam uz parastu rešķuku, parasti es vienmēr spēju saprast, kas tur ir pa garšām, kā tas ir uztaisīts, plus mīnus. Nu, un tad es mājās dažkārt, ja man kaut kas ir ārkārtīgi garšojis, tad es... mēģinu kaut ko līdzīgu uztaisīt, vai arī, piemēram, man garšoja, bet likās, ka man pietrūkst, un es izdarīšu šitā. Nu, un tad es parasti, vai arī man vienkārši atnāk, es nezinu, gribu šitā te, un viss. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgs tāds kopums. Tas nav viss kaut kā. Bet kas ir tas signāls, ka tu zini, ka šis ir gatavs, ka šeit vairs neko nevajag pielikt klāt? Tas ir tad, kad atbilst manām iedomām, un tas ir ļoti grūti, jo zin kā, es esmu pārliecināta par savām spējām, bet tajā pašā laikā es esmu ārkārtīgi, un tas ir labi un slikti, es esmu ļoti, ļoti kritiska pret sevi. Tā kā, visbiežāk laikam pie manis ēd tur mana māsa ar draugu, ar līgavaini, un viņiem tik ļoti garšo, un es saku, jā, garšīgi, bet nav tā, kā es esmu iedomājusies, un es jau to ierindoju, nevis pie negaršīgi, bet pie viduvēji. Jā. Viņi ēd tā, viņiem liekas, ka tas ir kaut kas tik dievīgs, un noteikti, ja es atslēgtu, ja noteikti kāds cits būtu to pagatavojis, es noteikti gan jau kā arī kaifotu, bet tikai tāpēc, ka nav tieši tā, kā es esmu iedomājusies. Tā kā patiesi savu to smadzeni dažkārt pačakarēju. Tad droši vien ļoti daudz draugu, ne? Kas nāk ciemos. Jā, man draudz, mums ik pa laikam, ir kaut kādi tur. Protams, pie manis brauc visi ēst. Tas ir vispār. Es arī pieteikšos. Jā. Lūdzu. Tikai mans Dominiks, normāli mans dēls. Normāli. Es domāju, tagad viņš nākamgad to teica, braukas uz Rīgu mācīties, jo pilnīgi nevaru sagaidīt, kad viņam, jā. Jo viņam pat nav ne mazākās nojausmas, ka viņam ir kaut kā mājās ekskluzīvi. Viņam, tā kā ēdiena ziņā, jā, normāli. Es gribētu kebabu un kaut ko pasūtīt, Tu mazais
Mazais. Mazais, bet, saprotu, jā, viņam vispār nav nejausmas, ko viņš ēda, kuru viņš atrodas vispār. Viņam būs tā kā manam bērnam, tad nesen, jā, ka ir iestādes, kur dod tēju ar cukuru un baltmaisu. Viņam liekas tāds, un tavam varbūt arī būs, klausies, māmu, es uztaisīju pelmeņus, māmu, es uzvarīju makarons ar sieru. Jā. Ne tādi. Jā, protams, man arī Dominikam, bet labi, ar pelmeņiem es nezinu. Vai tev tā ir, bet man kaut kas ir, vai tā ir bērnības garša. Man liekas, ka tas ir vienīgais no tāda fast fooda, kas, es nezinu, tas nav fast food, bet no, kā saucās, subprodukts, jā. Kas man liekas, ak, tu Dievs, ne jau visi pelmeņi, protams, bet kas man liekas, ak, Dievs, pilnīgi zin kā, tu tā apēt un tev tā silti paliek, jā. Jā, es te nesen pāris dienas atpakaļ taisīju, atceries gailīšu zupiņu? Kādu? Vai tev netaisīja bērnībā tāda gailīša zupiņa, tā gatavā zupiņa tādās pacņās, kur tāds gailīcai visteņu virsū. Ar maziem nodalītēm, jā. Ļoti līdzīgi tā garša bija, bet man liekas, ka mamma lika vēl tur kartupeļus klātai, vai kaut kas tāds bija. Oi, tāda zupa arī īstenībā laba ideja. Jā, pamēģinu uztaisīt. Tur vienā litrā 4 porcijas. Pilns ar garšas pastiprinātāju. Jā, protams. Droši vien, ka mūsu bērnībā nebija vēl tik aktuāli tas viss pārtiks piedevs un tā, bet bija līdzīgi. Bet tev kā tādam garšu recepšu guru, tavuprāt, kas ir tas produkts vai tā garšviela vai kaut kas tavuprāt ir vismazāk novērtēts, ko mēs varētu diezgan bieži izmantot, un tā, bet mēs viņu tā kā nenovērtējam. Ko mēs nenovērtējam? Vispār, ja mēs runājam par produktiem, tad es domāju, ka tās ir lēcas, par garšvielām domāju, bet par produktiem lēcas un vispār pākšaugi, manuprāt, man liekas, ka viņi ir tādi, kā latviski versatile, tā kā tu vari uztaisīt zupu, tu vari uztaisīt kotletes, tu vari uztaisīt sautējumu, tu vari maizīti, tu vari saldo uztaisīt, jo īstenībā tā, protams, ka tā nav Nutella, un nekad dzīvē viņi negaršos kā Nutella, bet vai ir ļoti garšīgs smēriņš no turku zirņiem ar kakao, medu, es mazliet kanēlīti tur pielieku klāt, sablendēts, nenormāli garšīgs, ja, piemēram, tu kādu, labu olīveļu ielikt klāt, respektīvi, lai tur būtu tie labie tauki, ir ļoti, ļoti garšīgs. Viņš ir tiešām, tā nav nekāda Nutella, vispār bez jārā, soja, garšo kā gaļa, nekad dzīvē viņa negaršo kā gaļa, bet vai tā ir ļoti garšīga? Absolūti, ja viņa pareizi uztaisa. Jā, bet laikam vispār nenovērtētākais produkts, es domāju, ka pākšaugi, man liekas, ka bišķi par maz mēs tomēr viņu sēdam. Tev ir taisnība, jā, jo tad, kad skatos arī klienta ēdienkartes, diezgan maz redz tur pākšaugus. Praktiski viņi nav, varbūt kādu reizi kādos salātos, tur kāds turku ziņus pieliek kaut tādu, bet jā, es tev varētu īstenībā piekrist. Mēs nenāk par veģetāriešiem, vegāniem, kas vairāk to tofu, piemēram, to pašu lietu, kas, teorētiski arī. Bet jā. Jā, visas pastētes, saka dienņās, pākšaugi. Bet, zin kā, garšviela, es kādreiz redzēju storijas, cik man ir garšviela. Es zinu, jā. Tas ir... Visas. Man ir visas, reāli visas. Labi, tu esi melno ķiploku mēģinājusi. Jā. Okay. Bet es viņu vēl, laikam, es esmu viņu mēģinājusi, bet laikam viņu vēl līdz galam, nesaprotu, viņš nav iedzīvojies pie manis, bet varbūt tāpēc, ka viņš ir tik ļoti rets un tā tālāk. Es nezinu, ko tev vēl pajautāt, jo tas bija man tāds arī atklājums, ka ir kaut kas tāds. Jā. Es nezinu. Man vispār liekas, ka garšvielas... principā garšvielas nav novērtētas. Mēs taču mums ļoti, ļoti patīk garšvielu maisījumi, un man nav nekas preti, tīpaši, ja tur ir labs sastāvs, patiesībā tie ir tikai garšaugi, ar sāli, dažkārt tur cukuru, dažkārt varbūt vēl kāda eļļa, lai nevis eļļa, bet vai cieta, lai nav tas... salipšana, bet nav nekas pret, bet man liekas, ka tas ir tik interesanti tā kā spēlēties ar viņām un
garšvielas kā tādas. Tur man arī patīk tikai sāls un pipariņš, piemēram, pie kaut kā, bet vispār in general garšvielas ir kaut kas burvīgs. Es atceros, biju vienreiz kaut kad prasīju dēlu, viņš man padod garšvielas, viņš pilnīgi kaut kāds random, un tur deva vienkārši, es laiku, mēs to visu sajaucām, un bija baigi labi. Un tad vēl bija vienreiz, es nezinu, kas viņš man blenders kvadrātā ir, bet viņš paņēma tu savu kaut kādu mazo trauciņu un ņēma no mūsu garšajā atvilknes un maisīja sev tur taisīja arī kaut kādas. Pēc tam to vajadzēja ielikt leduskapī noturēties. Tā kā, jā, tad arī. Super, pats savu garšvielu maisījumus taisīt. Man ļoti patīk garšvielu maisījumus taisīt. Tev vajadzētu savējos kaut kādus. Zini, kas ir, man ik pa laikam atnāk tāda doma, bet es vienmēr, es vispār, man liekas, ka man reāli vajadzētu pirmo reizi vispār tāda doma ienāca galvā tikko, vajadzētu asistentu, es gribētu tikai radīt. Es neesmu radīta, lai pārdot. Es saprotu, es varētu ar savām zināšanām, ar to, ko es varu piedāvāt, ko es varu iemācīt, ka es varētu ļoti labi dzīvot, bet man liekas, varbūt man vajag asistentu tiešām, kas to bīdīs, jo es gribētu būt tikai virtuvē un lieciet man mieru. Jā, tev vajag savējo kaut kādu mārketinga cilvēku. Redz, ko Brīvā kance lūdzu uzrakstēt arī te, iespējams, ar podcastu mēs atradīsim tev asistentu, viss var būt. Bet kas tev šobrīd ir? Tas tāds tavs, cik tu vari atklāt vēl kaut ko jaunu, bet tāds tavs, ko tu saprati, šis ir labais. Klausies, man tāda pēdējā, tu noteikti zini, tātad, tā indiešu virtuve, tas ir vispār lovīta, super, ko es, nezinu, salīdzinoši nesen atklāju, tā ir afrikāņu virtuve, kaut kādas 2, bet tāda vairāk vest rietumu Āfrikas virtuve, kas ir pilnīgi crazy. Tas, man liekas, Latvijā vispār nekur nav. Es neesmu nav. Jo mums Latvijā ir viens afrikāņu veikals, kurš ir vaļā tikai piekdienās, bet ne katru piekdienu. Tad jāuzver. Tā kā tur ir, tad tur ir, labi, indiešu veikalā arī ir tas jau no afrikāņu ēdieniem, bet visi, es nezinu, varbūt es video redzējis, kur viņiem ir tie fufu, kas ir šis tās tā kā biezins kā putra, kuru viņi noplēš ar roku, un tad kaut kādā mērcē tā mērce bieži vien ir staipīga. Daudziem, kam nepatīk, piemēram, tās gļumotās konsistences pārliktos, nē, bet visas tās garšvielu un kombinācija, kas man likās crazy, ko es pirms es pagaršoju, ko es nevarēju saprast, kā var, piemēram, vienā ēdienā būt, piemēram, lielops, kāda saucās žāvēta kaut kāda zivs, tā kā, un vēl kaut kādi subprodukti, kuņģis, piemēram, un man likās, kas tas tāds ir, vienkārši kā to, tā kā, tad, kad tu klausies, liekas, jo es esmu ļoti atvērta uz ēdienu, liekas crazy, un tad, kad es pagaršoju, es atceros to nevis to pirmo reizi, kad es pagaršoju, bet kad es aizgāju pirmo reizi uz tādu jau. Ja pirmoreiz es tikai pagaršoju, es nebiju gatava, es tikai vienkārši pagaršoju no blakus porcijas, un man bija tā, ka kaut kas kaut kas nē, un pēc tam es tā kā nākamajā dienā gribēju jau braukt atpakaļ, es gribēju pati savu porciju, un tad es izdeju ārā, es saprotu, ka iespējams šobrīd es esmu apēdusi labāko maltīti savā dzīvē, un es esmu dusmīga kā pūķis, kā fūrija, jo es vispār nesaprotu neko. Es neatpazīstu nevienu garšu, es nesaprotu, kas tie par gabaliem. Tas bija kuņģis, kuņģis, un liņās es pateikšu vēl, lai bišķi pašakētu cilvēkus, kas viņiem ļoti ir populārs, un man ārkārtīgi šobrīd garšo, ir lielo pāda. Jā. Okay. Jā, un tas viss ir vienā, un liekas, vienkārši kaut kāds abarigānu ēdiens, Jā, un tad tu pagaršo un vienkārši iekrīt slazdā, un tad tu domā, kā to uztaisīt. Jā, bet man par laimi visādi cilvēki ir dzīvē un pa ceļam pagadās, un daudz ko es jau šobrīd māku.
Tu to ēdienu mēģināji uztaisīt pat? Es neesmu viņu mēģinājis, viņu palaikam taisu, es to pēc tam parādīšu, kā tas izskatās. Kungs. es esmu gatava, ja? Bet droši vien, ja tu teiktu pagaršos, varbūt arī pagaršotu, bet tur vajadzētu, nezinu, tev vajadzētu man aiziet acis, man liekas, ciet. Man bija tā, es uztaisīju vienreiz, es pasaucu savu draudzeni, priekš manas draudzenes, viņa pēda, bet viņai bija kaut kas jā un kaut kas un vairāk nē. Un tad otru reizi pasaucu mammu, un mammai vispār, kaut kas viņai garšo pagaršot, bet tā, viņa uzmanīga ar ēdienu. Un es ielieku savu porciju ar domu, ka mana mamma pagaršos no manis. Es esmu pārliecināta, ka viņai negaršo, tāpēc, ka, piemēram, afrikāņu ēdienu ļoti daudz tiek gatavoti ar palmu eļļu. Nevis to palmu eļļu, kā mēs zinām, slikto, bet kas ir tāda palmu eļļa, kas ir tā sarkanā krāsā. Viņa ir ļoti salda, bieza, jā. Viņa ir ļoti specifiska garša, plus tās visas garšvielas, plus tur tās zivs kopā ar gaļu, jā, kas šķiet, un ja tā ir kaut kāda kūpinātas zivs, vai ne? Vai arī kaut vai parastas zivs ar gaļu, kas mums neiet, kas mums neiet. Un man mamma sēž, viņa pagaršo, un man pilnīgi jau tā kā domāju, pats, vajadzēja viņai, vajadzēja vairāk uztaisīt. Es biju pārliecināta, ka manai mammai negaršos, ka viņa tikai pagaršos. Nē, viņa apēda un viņai garšoja. Bet viņai neteica, kas tur ir iekšā? Nē, viņa jau zināja, tāpēc, ka viņa ir bērnībā ēdusi kuņģīšus kaut kādas tur, ka jā, bija kaut kas tāds. Bet jā, katrā ziņā reklāma, jā, bet tavā kontā var tas ļoti, ļoti, ļoti daudz receptus. Tur jāspēj vispār visam iziet cauri, un arī tas ir tipiskais recepts, kā es tā, šitā vajadzētu uztaisīt, es kaut kādu uztaisīšu, laikam, un tā arī nekad, bet ir recepts, ko es taisījusi. Mēs šodien atcerējāmies kvinoju suši, tas bija labs, tavs tofu, kas ir klasika jau, man liekas, jau tāds jau. Kā viņam bija tofu, kas kaut kāds bija nosaukums. Izmaina pasauli? Nē. Kaut kas tāds, man liekas, bija. Jā. To nosaukumu. Un tāda pati pirmā recepte, man liekas, bija dāls. Tavējais, viņš tur vispār tur jau kaut kur jau pirms gadiem daudziem. Bet viens man nepatika, bet bērnam patika, bija kartupeļu puravu zupa. Dievs, kā es viņu dievinu. Jā, es atceros, tu man teici. Jā, man liekas, viņam patika, bet tā kā nebija man. Tas nav svarīgi. Bet kā tu sapratīji, ka tu ar savām receptēm, ka tu vari īstenībā arī kaut ko nopelnīt? Zini, kā... Atkal par to pelnīšanu varētu daudz vairāk, ja man būtu daudz vairāk apņēmības to visu likt kopā, nevis vienkārši stāvēt un baigā māksliniece tur pašķipstiņai visu, jā. Bet zini, tas ir Covids. Tas bija Covids, tas bija laiks, kad es pārvācos no Anglijas, atpakaļ uz mājām, tātad jau sanāk 9 gadi, ar domu, ka man būs kūku bizness, un tad viņš arī bija, bet, protams, ka man visu laiku pašai, jo neviens cits nemāk tā kā es, protams, un es izdegu, protams. Un tad sākās tas meistarklašu laiks. Man likās, ir jātaisa meistarklases un baigi forši. Un ļoti labi man tajās meistarklasēs gāja. Un atnāca Covid. Un es saprotu es esmu kūku biznesu atbīdījusi visu. Es zinu, ka es neiešu atpakaļ, es negribu, es vairs nevaru fiziski uzcept nevienu kūku bez trauksmes, bez stresa, nē. Un tagad, kad man aiziet meistarklases, viss apstājas. Pasaule apstājas, ir lockdowns, mēs vienkārši vairs nevaram. Es atceros, man bija 7 meistarklases, kuras vienkārši vajadzēja atcelt, tāpēc, ka bija lockdowns. Un tad es atceros, ka es uztaisīju lingvīni ar kaut kādu, tur nezinu, mērci, tur arī bija puravs, kaut kādas vegāniskās gaļas bumbiņas, un es gāju rakstīt storiju, tā kā par to recepti, bet es uzrakstīju, ka es varētu iemācīt. Es vēl joprojām nezinu, kā tas vispār toreiz aizgāja. Un tā arī radās tas pirmais maratons, kad es gāju rakstīt storijās recepti, bet ierakstīju kaut ko pavisam citu, tā kā, kaut ko, kas es pat nezinu, kas mani vadīja, es nemāku tā gluži atbildēt. Un tad man likās,
Es domāju, ok, ko es tagad esmu sadarījis? Labi, pieteiksies 20 cilvēki, tad es varēšu pat mazliet kaut ko nopelnīt. Pieteiksies 20 cilvēki, tad es varēšu, ja pieteiksies 20, tad es varēšu kaut ko nopelnīt. Ja pieteiksies 10, tad es varēšu, kaut vai man būs pieredze un saprastīšu, kā to darīt, jo man nebija ne mazākās nojausmas, kā to darīt. Pieteicās 220 cilvēki. Jā, un tad un gribēju vēl vairāk, tikai es tik ļoti baidījos, ko tam. Tas ir pirmais trakais maratons Frankensteins. Pirmais maratons, kad mēs šos te screenshotus saglabājām un visu, jā, tas man viss ir. Un īstenībā man viņš arī, es tā skatos, un tas laiks man pašai vienkārši ļoti, ļoti tāds mīļš, viņš arī saistās ar tām receptēm, jo tad skaidīju Robertu tieši. Un tā, jā, tāds, cik tas laiks, viss tāds arī ļoti tāds interesants, kā man viss ir. Es ieraudzīju, tur tās kotletes tās bija, kas tur bija, pupiņas vai lēcas, es neatceru. Lēcas. Jā. Es tev varu aizsūtīt. Man ir, īstenībā viņas ļoti labas ir. Ļoti labas. Jā, tā kā, un zin kā, protams, kad tad jau tur pie otrā maratona jau bija grafiskā dizainera piesaistīta, jo es sapratu, un tad aizgāja tie maratoni, bet arī maratonus esmu izdzīvojis. Kaut gan nenoliekšu, ka kaut kur mani vēl vēlniņš tagad, kad es atkal esmu visēdājis, ka kaut kur mani vēlniņš dīda varbūt uztaisīt kaut ko līdzīgu, bet visēdājiem, bet kur vēl joprojām, protams, ka jo es ļoti daudz ēdu, vēl joprojām vegāniski. Tā kā es vienkārši vairs neesmu nevienā bandā. Jā. Bandā man ļoti patīk. Krītiņu banda. Ka būtu varbūt forši, bet varbūt forši būtu tāpat kā, jo man bija vegāniski, otrs man bija bez glutēna, bez cukura, kas tur vēl nebija. Bez glutēna, bez cukura, un varbūt kaut kā tādu bez glutēna, bez cukura, bet tā kā piemērotu visādājiem varbūt uztaisīt. Jā, varbūt iesaņemšos. Bet jā, es atceros kaut kad, es neatceros, kā mums tā saruna, protams, Instagramā atkal virzījās, bet jā, ka tu teici, zināju, ka tu esi vegānieti pie visa savu nacionalitāšu bagātības un pie visu. Jā, un tad tu man teici, pats neatceros kādā sakarā, bet tu teici, jā, ka tev ir tā doma tā kā pāriet atpakaļ, bet tu nezini, kā tas būs, un ko tu citi padomās, un kas tu teici? Bija šausmas, man vēl joprojām ir ļoti bail. Es katru reizi tagad, kad publicēju recepti ar gaļu, man ir vienkārši liekas, ka to noēdīs, jā. Jā, man ir nenormāli bail. Man ir ļoti, ļoti bail, un es zinu, ka daudz ir mani vegāni kancelējuši, jā, bet ir vegāni, kas mani nav kancelējuši, vai ne? Jo priekš manis, vai es vēl joprojām, jo tas ir, man ir tāds, un tas īstenībā dažkārt rada tādu ļoti nesaprotamu arī emocionālo stāvokli, jo es savā sirdī absolūti esmu vegāns. Es vienkārši negribu, es ņemu laikam vārdus atpakaļ, nevis es esmu savā sirdī vegāns, vienkārši liekas, ka ir ļoti nepareizi, kā notiek tā gaļas iegūšana, ja? Vai mums ir jāēd gaļa vai nav, tad ne par to man spriest, bet ne jau man par to spriest, tā drīzāk, bet vienkārši vai būtu labāk, ja es gribētu vienkārši, lai tie būtu citi nosacījumi, lai tas nebūtu tādā masēdā. Mēs arī ļoti daudz gaļas metam ārā un sanāk tik daudz dzīvnieku vienkārši ir. Tāpēc es esmu vienreiz par to rakstījis un noteikti rakstīšu vairāk, ka ja pērkam gaļu lielveikalā, ejam un skatāmies arī sākumā nocenot to, ja? Tāpēc, ka, protams, ka tajā, ja termiņš ir tās dienas, tu neko labu, tur viņa jau būs, viņa smirdēs, bet, ja, piemēram, ir 2 dienas termiņš, ja, pirms viens ir tas, ka tu vari par ļoti labu ciparu nopirkt gaļu, un otrs ir tas, ka tas atkal nenonāks miskastē, un tev ir tur, jo ļoti bieži ir nocināti tiešām ļoti labi, es nezinu, vai nu steiki, vai nu stilbi, kas ir, kas nav lēti gabali, ja? Tu vari tā kā par daudz labāku cenu. Respektīvi, manuprāt, tas ir ieguvums tā kā no visa. Jā, es šobrīd ēdu gaļu, bet viņa ir,
Tas nav tā vienkārši aizēju uz lielveikalu un nopērts. Pirmkārt, es vienmēr skatos, kas ir noticināts, protams, kad ar normālu termiņu. Otrs, ja es varu kaut ko dabūt no zemnieka vai protams, kad arī parasta gaļa arī tur iekrīt, bet mans tas šobrīd es tā jūtu, jo man ļoti prasās gaļa, ka es gribu kaut kādu tādu, vienkārši kaut kādu pienesumu, nezinu, man liekas vienkārši nokauts un pēc tam izmest, man liekas neiedomājami, ja, un tas reāli tiek izmests, ja, tas vienkārši crazy. Vispār man liekas tā pārtikas mešanā, man arī ir gadījies. Jā. Jā. Pārtikas mešanā, jā, protams. Tas jau glabā, bet gadās. Visiem gadās. Īpaši tas stāsts par salātiem, ja tu nopēc vienu salātu paciņu, tad pēc tam nopēc un tad samaina viņas. Bet kas bija tas klikšķis, kad tu saprati, ka okei, es tagad ēdīšu gaļu? Atkal, jā, tā kā pārgā. Zini, kā viens ir tas, ka, jo principā, man tie 9 gadi bez gaļas bija ļoti garšīgi gadi. Tā kā tur nav nekas, jā. Bet bija kaut kādi momenti, kad man ļoti gribējās gaļu. Parasti tas bija pavasaris, laikam, tad, kad es nezinu, kas pavasarī. Jā. Un vasarā, piemēram, jā. Šašliks vienkārši smaržo. Jā, bet tieši tā arī ir. Un es savu visu laiku liedzu, jā. Vai man bija mans šašliks absolūti garšīgs? Jā. Vai man ir tā, kad es atnāku ballītē ar savu sojušliku un kamēr, nezinu, tur, jo vegāniskās desiņas, vismaz vēl pāris gadus atpakaļ, varbūt tagad ir citas jau ar labāku kaut kādu tehnoloģiju, bet viņas uz grila nevarēja uzcept, viņas vajadzēja uz pannas cept. Un kamēr es tur uz pannas cepu kaut kur desiņas atnāku, mana šašlika vairs nav, man vairs nav ko ēst, ja? Tāpēc, ka, cik laba, cik garšīga, cik garšīga. Protams, ka tas bija ārkārtīgi garšīgi, bet man gribējās šašliku. Kā jau es teicu, priekš manis nekad soja nav garšojusi kā gaļa. Vai tur ir kaut kāda līdzība tekstūrās? Varbūt kaut kur, varbūt kaut kādā, kaut kur kaut kāds, zini, var iedomāt. Tik tāls, zini, brālēns, tur es nezinu, kaķa mammas brāļa, draudzenes sievas mātes brālēns, tur, jā, kaut kur. Bet vai tas ir ārkārtīgi garšīgi? Absolūti, noteikti. Bet gribējās man šašliku. Jā, un zin kā, un man jau vispār patīk kaut kādus savu tos tādus kaut ko sevi, es nezinu, nevis uzlabot, labot, bet strādāju pie sievišķības, jā, tāpēc, ka vienā brīdī varbūt sapratu, ka man bija bišķi pa daudz ir tās maskulīnās enerģijas, un tad es domāju, un tad man bija tieši tas aktuāls ļoti tāds posms tieši par sievišķību, un es domāju, ritiņ, kā tas tā sanāk, ka tu pati sev liec šķēršļus, tev gribās sievišķīgi, bet tu jau cik gadus sev liec, es vēlos, bet nē, man ir ideoloģija, es vēlos, bet nē, un tā 9 gadi, ja? Jo man jau nav tā, kad es dzīvoju, tas ir vienīgais, par ko es domāju, gaļa. Nē, tie bija kaut kāds tiešām kaut kāds periods pavasarī, un pēc tam, vai vienkārši ik pa laikam tev viņu sagribās, ir tā, ka dzīvo mēnešiem, man tev negribās, un tās ir kaut kādas dienas, kad sagribās. Tā kā es nedzīvoju kaut kādā, cik man bija grūti, absolūti, nē, es dzīvoju ļoti garšīgu dzīvi. Vienkārši man ļoti gribējās, bet es sev liedzu, ideoloģijas vārdā. Un es to jūtu ļoti to ideoloģiju, bet es arī sevi gribu tik ļoti. Tā kā man ir tur empātija un līdzjūtība, bet viņa arī man ir pret sevi. Tā kā, vairojus viņu pret sevi. Tā. Šis īstenībā tāds labs iedrošinājums arī tiem, kas arī ilgstoši bijuši vegāni. Tā kā darīt to, ko gribās. Man ir ļoti, labi, nav tā, ka man ir ļoti daudz uzrakstīju. Pats nezinu, man kaut kāds, laikam, es nezinu, līdz 10 meitenes, kas bija veģetārietis, vegānis, un kuras, un pat 2 no viņām arī bija kaut kāds tur, blogs vai ne, kur viņas rakstīja tur, ēdienu vai dalījās ar receptēm vai vienkārši vegānisku ēdienu.
un viņas arī tagad visādājas, un viņām arī ir ļoti bail. Tu jūties ārkārtīgi vainīgs, un es joprojām jūtos ārkārtīgi vainīga. Ja? Ar to vainas sajūtu man arī vēl ir jāstrādā. Bet arī ar to es tikšu galā. Es vienkārši negribu vairs sevi nevienā komandā likt, un es gribu apēst to, ko man gribās. Un man parasti ir tā, es nezinu, kaut kādas dienas man ļoti gribās gaļu, un tad es viņu spēdu, un es domāju, ka tas noteikti ir atkarīgs no cikla. Un tad es ļoti gribu gaļu, un pēc tam es nezinu, pēc tam es varu būt, 10 dienas vai pusnedēļu ēdu pilnībā vegāniski, un tad man atkal gribās biespiena vai biespiena plācenīšas, vai ne? Respektīvi, vienkārši ļoti intuitīvi cenšos tam pieiet, jā. Bet, ja tava dzīve būtu ēdiens, kas tas būtu? Es ceru, ka tu tie kuņi. Saldais kāds varbūt? Nē. Dāls. Ok, kāpēc? Man liekas, ka tas ir tāds, zini, nestoties uz to, ka tas nav kaut kāds bērnības ēdiens, jā. Bet viņš ir, es nezinu, man liekas, ka dālu apēdot, ka tas jebkuram cilvēkam sniegtu kaut kādu tādu, vai nu tas ir garšvielu savienojums, tekstūra, temperatūra, jo dāls ļoti ātri dziest, un piemēram, tie cilvēki, kam pārāk ir, kam nepatīk ļoti karsts ēdiens, ja? Man liekas, ideāli ir dāli, tad, kad viņu ar kausiņu ielai savu šķīvīti un aizēja, kamēr līdz galdam, viņš ir tādā ļoti ideālā temperatūrā ēšanai, un tā garšviela un tas krēmīgums, es nezinu, dālā ir kaut kas tāds, neaizmirstams. Es nezinu, es dievinu dāls. Jā, dāls. Ok. Jā, viņš ir arī tāds comfort food. Jā, absolūti. Tas ir, es tieši gribēju pirms tam teikt, tu tur atradīsi visu pasaules komfortu dālā. Un kuras 3 garšvielas tu ņemt līdzi uz neapdzīvotu salu? Jā, tas jautājums. Tātad timjānu, timjānu pavisam noteikti arī viņu gribētu iestādīt, kūpināto papriku, ķiploku pulveri vai ķiplokus. Ja man šo jautājumu uzdot, man ķiploks arī laiks. Ir tas maģiskais savienojums ķiploks un sīpols, un kaut kas vēl tur bija. Kad tu zini, cik labi smaržo, tad principā tur ir ķiploks un sīpols. Jā, bet ir labs ķiploks, ingvers sīpols, ķiploks sīpols čilī. Bet es tagad domāju, kā es aizbrauktu bez kumina. Nē, kuminam arī tur būtu. Tur es nevaru 3. Ja tu man vēl iedotu 10, gan jau, ka es kaut kā sakomplektētu, jā, bet 3 ir nežēlīgi. Tev noteikti. Ko tu nekad negatavotu, ja tev kāds maksātu? Es redzēju to, es nezinu, cilvēku. Es nezinu, godavārds nezinu. Es nezinu, es tiešām nezinu. Laikam nav nekā tāda. Man nav nekas, kas man šķiet kaut kas, nezinu. Īstenībā tas ir ļoti, ja man agrāk pirms tā vegāniskā sēras man bija tā, man tikai tāda garša, man nekāda nepatīk subprodukti, tad tagad es saprotu, viss dzīvnieks ir nokauts. Jā? Ka viss viņā ir ēdams. Tagad man, es redzu tavu seju, es saprotu, par ko iet runa, man arī tā bija pilnīgā agrāk, tagad man liekas, ka viss ir, ja viņš ir atdevis savu dzīvību, tad pagācis. Nē, es laikam neesmu tāds. Bingo! Jā. Atradām. Jā. Bet tur kādā afrikāņu ēdienā es pat pieļauju, ka varētu būt arī tas, ne? Es neesmu nekad dzirdējusi. Jā, bet par ko es biju ļoti pārsteigta, kā afrikāņi izrādās. Bet ne jau afrikāņi, bet, piemēram, no Nigērijas. Nigērija ir, principā, vienīgā vai viena no lielvalstīm Afrikā, kas ēd suņus. Es biju ārkārtīgi pārsteigta. Sunies negatavoju. Mēs aizrakāmies. Jā. Ok. Kuru slavenību tu gribētu uzaicināt? Mani neskaitot, jā. Bet ko tu gribētu uzaicināt uz vakariņām, ko tu pagatavot? Slavenību. Sirmo.
Oh. Jā, es ļoti, ļoti gribētu. Es nezinu, man... Zinu, kā es dzīvoju, es esmu cilvēks, kas dzīvo bez teļu, ka respektīvi viss, ko es kaut ko tur zinu, mazliet, tas ir tikai no sociālajiem medijiem, jā. Un es nezinu, kaut kas man patīk viņa vaibā, kaut kas man tik ļoti patīk tajā viņa vienkāršībā, cik viņš vienkārši iet un gatavo. Nu, tā kā man ir tādas, es nezinu, vai tā ir, bet man ir tā sajūta, man par viņu ir tāda. Ja, kā es esmu iedomājusies, ka es nezinu, ka viņam arī tas viss tā, nu, kā es aizēju tur kaut ko uztaisu, un tad tur visi kūst, un es arī tāda priecīga atkal kaut kas varš, es nezinu, man liekas, nu, tas ļoti gribētu ar viņu, es ļoti gribētu ar viņu parunāt. Ļoti, ļoti, es arī esmu saskārusies, ne tā, ļoti maz gan, bet ar pavāriem, ar profesionāliem pavāriem, kur tur mazliet vai nu viņi smējās par to, ko es daru, vai nu tur, visi šitie insta pavāri, jā, kas cipa neko neēdz, jā, un es esmu dzirdējusi, ir vairākas reizes, kaut kādas, laikam, 3 reizes uz manu pusi atlidojuši komentāri. Es domāju, tu savai vecmāmiņai arī tā teikt, vai ne, jo tu taču tikko stāstīji, cik tava vecmāmiņa ļoti garšīgi gatavoja ēst, un kā tu ļoti no viņas iedvesmojies, ja? Savai vecmāmiņai, jā, bet tad, kad tā ir, nezinu, jauna sieviete, ja, tu tur ir kaut kādas problēmas, tāpēc, kad es neesmu mācījusies vēl kaut kas, vai ne? Un es varētu citiem mācīt, man liekas. Jā, es arī mācu, protams. Protams, es arī absolūti mācu. Jā, jo es saprotu, ka tās ir zināšanas, kuras es noteikti gribu nodot tālāk. Tās ir zināšanas. Skaudība. Es nezinu, kas tas ir. Man vienkārši taškārt liekas, jūs nopietni. Jā, es varbūt nemāku perfektu emulsiju. Es ļoti daudz ko nemāku. Es nemāku to, ko taisa internetā. Es pavisam esmu mājas gatavotāja, bet tāda ņihilā. Tāda, jā. Nē, es domāju, neviens ir labais, par tevi runā, jā? Aiz muguras, jā? Teiksim tā. Un tur šeit, kas skauž. Es domāju, ka skauž. Es pat nezinu, kas tur var skaust. Man vienkārši liekas, bet mums te visiem ir, ja tu redzi, ka cilvēks, piemēram, uztaisa kaut ko, nezinu, nedeceptu maizi, vat jēlu maizi, jā, kā es to tur teicu, es redzēju 100 kaut kādi 1000 laiki, jā, un maize ir, respektīvi, tad, kad viņa ir uz nepareizas pannas uzliktas ar nepareizu temperatūru, viņa ir sasaukusi visu eļu, visu sviestu, un viņa vairs nav kā maize, viņa ir tā kā izmērcēta ūdenī, tāda jēla, un tā ir meistraklas, un to pārdot. Ja tur atlidotu kāds komentārs, vai ne? Ok, es vēl, arī nav tā kā mana darīšana, es par to padomāju, man liekas, nopietni, ja? bet arī nav mana darīšana. Bet savādāk, jā, es esmu tas insta pavārs, jā, kas neko nemāk. Es domāju, tas cilvēkiem ir laiks tevi apskatīties, un tā, tas jau forši. Jā. Bet es atnāku pie tevis, saku, Ritā, es gribu dzīvot garšīgāk. Ko tu man neteiksi? Pirmkārt, nāc pie manis uz manu blogu. Man liekas, ka manā blogā ir, tu reāli vari mācīt no visas pasaules valstīm. Tev ir, protams, ka tur daudz Āzijas, Indijas, bet arī pavisam mums pierastā virtuve, klasika un vispār Eiropas virtuve, kaut kāda ar vidusjūras influencu ir. Es zinu, ļoti daudziem nepatīk, man garas receptes nepatīk lasīt, bet tas ir tikai tāpēc, lai precīzi nodotu tās zināšanas. Tāpēc, ka temperatūrai, izskatam smaržai, krāsai, nezinu, kas man tagad nenāk prātā, visam ir milzīgs svars. Es biju restorānā, vidusjūras restorānā, kur bija pasta uztaisīta ar brūni apceptiem sīpoliem. Tas ir, ja mēs runājam par brūni, tādi, kas ir karamelizēti, par piemēram, indiešu virtuvi, kur tā jau ir bāze, tas cukurs karamelizētais sīpols, viņš iedod visam ēdienam, tā ir ļoti svarīga garša, bet vidusjūras, tur jābūt tam sīpoliņam, viņš tik līdz kļūst caurspīdīgs, tas ir, lai tas nesit cauri, lai tas nepārsit timjānu, jo
tu ķiploku, es nezinu, baltvīnu, vēl kaut ko, jo tiklīdz viss viņš ir tāds tumši brūns, tā garša ir tik intensīva, ka viņa aizmēlēs pilnīgi visas pārējās garšas. Un es esmu Reščukā, kur pavāri, ja, kur ir mācījušies, ja, un viņi ir uztaisījuši pastu ar brūni ceptu sīpolu. Es nezinu. Itāļu restorānā indiešu sīpoli, jā? Jā, bez mazvai, jā. Un es, protams, kā arī saprotu, ka te ir arī cilvēciskais faktors, ka tev tā vienkārši var sanākt, un ir tīpaši, es nezinu, kā es teicu, ka esmu virtuvē strādājis ļoti maz, un tam bija kaut kādi 19, 20 gadi. Un es zinu, kāds tur ir bizīts, un te viss var sanākt. Vienkārši, tas varbūt ir ar to, ka nevajag, es neesmu ne pret vienu pavāru, bet es dažkārt man atlidoja, ļoti reti, bet dažkārt atlido, bet pagatavs jautājums bija par mācīšanos. Jā, respektīvi man tā garā recepte tieši tāpēc, lai tu nesakčakarētu savu, piemēram, tu taisi, nezinu, risoto vai pastu ar jūras veltēm, lai tev nav kaut kas tāds, un tu pēc tam ēd, un tu nesaproti, ko es esmu uztaisījis. Kāpēc man negaršo tā kā labā tā kā labā restorānā ir uztaisīts? Tāpēc. Tāpēc, ka tu sīpoliņi iespējams esi pārāk, un man ir ļoti detalizēti uzrakstīts. Protams, ka man ir kaut kādas, nezinu, ir receptes, kur nav detalizēti, kur man liekas, ka tas nav no svara, bet ja es zinu, ka, piemēram, ir kaut kas ir ļoti svarīgi, es to vienmēr pierakstu, un tā kā man nav tāds, es esmu tāda transparenta, caurspīdīga. Ja es zinu kaut ko, man ir mapa ieteikumi, ja tur arī ļoti, ļoti daudz. Tā kā es zinu, es neturu, man nav tā, ka es gribu kaut ko tikai atstāt savu, un ko es darīšu, nomiršu tām zināšanām. Nē, tā kā lai iet tautās, man pēc maratoniem tik bija, ik pa laikam man kāds uzraksta, Rita taisīja to un to, vai es tagad katros svētkos taisu to un to, man liekas, ka tas vienkārši ir crazy, tik forši, kad es esmu kaut ko pati savā virtuvē radījusi, un tas jau gadiem aiziet cilvēkiem kā ģimenes receptes, ja, ko viņi tur, kas garšo vectēviem, piemēram, tas bieži ir tīpaši, tas iet runā par vegānisko ēdienu, ko var ēst ne tikai vegāni, bet visi, jo mums visiem augi ir jāēd vairāk. Tas man tā liekas ļoti, ļoti kolosāli. Jā, es atceros par tiem jautājumiem, visu laiku tur maratona laikā, tur čatiņš bija aktīvs un visi jautā un viss. Pažēl, mums ir baigi ātri pagājis laiks, mums, man liekas, varētu runāt, un man tev sāc idejas īstenībā par to laiku jau bija prātā, bet tu esi atnākusi podkāsts Balance. Kas ir tavs balans? Pa dzīvi? Vispār, jā. Ne tikai virtuvē. Cik man ir laika? Pāris minūtes? 3 minūtes. Es neesmu reliģiska, bet es ļoti ticu augstākajam spēkam. Es nezinu, vai respektīvi viss, kas ir pieskaries cilvēks, tur ir tā iespējams ir patiesība, bet tā arī var būt nepatiesība. Ko es redzu, manā izpratnē ir 100% tiešām, kur ir pieskāries radītājs, Dievs, visums sauc kā gribi, tā ir daba. Ko mēs redzam dabā dienu un nakti, tā diena var turpināt, tu ļoti gribās, lai šī diena nekad nebeigtos, bet viņa beigsies, atnāks nakts. Un varbūt to ir bijusi visbrīnišķīgākā nakts, un to gribās, lai viņa nekad nebeidzas, bet atnāks diena. Mums ir karsts un augsts, mums ir ziema, kad viss ir mierīgāk, kad mēs ēdam ievākto ražiņu, kad viss ir tā ļoti mierīgi nosvērti, un pēc tam atkal nāk pavasaris, mēs atkal mostamies, un vasara mēs to baudam, ja, un pēc tam rudenī mēs atkal gatavojamies ziemai. Man liekas, daba ir vienīgais, ko daba mums nevar samelot, paisums bēgums mums nevar samelot, vai ne? Diena un nakts. Un priekš manis tas ir tāds īstais rādītājs, kuram es tiešām ticu, ka tas ir šādi ir radījis Dievs. Ko tas man parāda? Ka baltais, nevis baltais ar melno, bet sliktais ar labo vienmēr ir savienots. Respektīvi, bez sliktā nebūtu labā, un bez labā nebūtu sliktā. Un šis ir tas, un arī pagājušajā gadā, kad man bija ļoti tādi milzīgi pārdzīvojumi, izjuka attiecības,
Un īstenībā man liekas, ka tas man ir ļoti forši noturēja tādā, 3 mēneši bija ļoti grūti, un pēc tam aizgāja kaut kāds tāds vieglums, tieši saprast to, ka tas viss ir tāds dabas balans, ka tas tā ir, mums ļoti gribās, es vairs neticu tādam superpozitīvismam, vai ne? Superpozitīvisms ir tad, kad tu patiesībā nedīlo ar savām problēmām, bet visu laiku aizgriezies, ja? Un tur, es no daudzām arī savām problēmām vispār pa dzīvi aizgriežos, ja? Vajag pelnīt naudu, visu aizgriežos, negribu par to domāt, gribu tikai kurš šķipstināt. Jā, bet balans ir, bet tieši, ja mēs runājam, jo es ļoti dzīvoju sajūta pasaulē, un mana sajūta ir vispār vissvarīgākā. Un tad mans balans ir tas, kā es esmu sapratusi to, kā es tev izstāstīju, kā es esmu sapratusi, kā funkcionē pasaule, kā ir radītājs radījis. Tajā atradas balansu, ka tagad man ir slikti, bet tas viss ir uz labu. Bet tas nenozīmē, ka tikai tāpēc, ka tas ir uz labu, ka tagad es to sliktumu neizdzīvošu. Man arī ir jāizdzīvo to, ka man sāp, man ir jāizdzīvo sēras, man ir jāizdzīvo nodošana, man ir jāizdzīvo daudzas emocijas. Nevis es fiksi skrienu uz darbu, es nezinu, uz ballītēm, to visu, kas ļoti bieži gadās, ja? Bet nē, kad es izsēžu tajā pretīgajā sajūtā līdz kaulam, es viņu izdzīvoju, un tikai tad es zinu, kad man atkal tā mana dieniņa nāks. Es nezinu, tas laikam ir balans tāds. Jā. Jā, un ja mēs runājam par ēdienu, kā mums šodien viss tas podcastiņš, ka mans balans šobrīd ir, es jūtu ar visu savu sirdi, es atbalstu vegānismu, tā kā 100% vairāk. Vienkārši šobrīd mans balans ir arī par sevi parūpēties, un šobrīd tas ir šāds virziens, kā es par sevi parūpējos. Man ļoti patīk tā tava doma par to dienu un nakti, ka īstenībā, tā jau arī ir. Tur mēs neko nevaram ietekmēt. Ritis, tā teikšu ļoti lielu paldies. Man tik žēl, ka mums ir jau jābeidz, bet šī bija ļoti ilgi gaidīta saruna. Es domāju, ka tā mums ir. Man liekas, mums tik pa laikam tur mūsu ceļi krustojas. Vai tu arī pateikt, lūdzu, kādu novēlējumu visiem klausītājiem poliski? Poliski? Nopietni? Jā. Man liekas, tik ļoti interesanti. Так, я teraz помышла. Я думаю, esmu kāds arī saprot poļu valodu. Ja kāds sapratīs, lai pasaka, jā. Jā, tā. Życzę wszystkim żyć smacznie. Tā, speciāli ar ļoti daudz poļu. Es pateicu vienkārši, ka es novēlu visiem garšīgi dzīvot, bet man patīk žyczę wszystkim żyć smacznie. Tur ir tāds ļoti daudz Jā, kas saka, tā čūsku. Jā, to, ko vispār nevien, to, ko es atceros pirmo reizi, kad klausījos, kā poļi runā savā starpā, es skatos uz viņu, es domāju, kad jūs reāli saprotat viens otrus, tā kā Jā, tā arī izklausās. Jā, tā kā tev liels paldies. Mēs noteikti kad vēl tiksimies, es ceru, ne pēc 7 gadiem. Jā, reiz 7 gados. Tā kā noteikti piesakojiet arī tā Instagramā, es ielēkšu droši vien linku arī pēc tam YouTube, kad šīs podcasts būs iznācis. Tur tiešām ļoti daudz ko vērtīgu var atrast un ir ko pasmelties un ko iemācīties tiešām. Tā kā jā, paldies klausītājiem. Paldies tev, mīļā, paldies. Čau.